Mīļie draugi, jūs zināt, ka meistari mēdz būt dažādi. Ir koka meistari, metāla meistari, bet mēs ar Vladu sevi arī uzskatām par meistariem. Mēs sevi uzskatām par ballīšu meistariem. Mani sauc Alts Grandāts, esmu pasākumu vadītājs, un kopā ar Vladu mēs nodrošinām mūziku, skaņu, gaismu un visu jautrai, fantastiskai ballītei. Un par cik mēs esam meistari, mēs arī sadarbojamies ar vienu cilvēkiem, kas nodrošina meistariem vislabāko, un šoreiz runājiet par Otensten, mūsu foršiem draugiem Otensten, pateicoties, kuram mēs esam tikuši pie divām nereāli foršām lietām, un kuras jums parādīšu, palielīšos. Tā kā šeit uz tādām riepiņām, transporta kastes, mēs ilgu laiku mēģinājām izdomāt atrisinājumu, kā saka, lai viņas nav jānes ar rokām, brīnišķīgs galdiņš. Nu, protams, ka lai koka meistaram noderēs lineāls vēl kaut kas, mums tas ir vienkārši galdiņš, kur uzlikt planšetdatoru vai ko. Šis ļoti vienkārši ir noņemas. Tagad mums, protams, visas šīs kastes ir tukšas. Tā, ļoti vienkārši svaigs. Bet šeit mums ir sīkumiem. Šeit mēs liekam mikrofonus, jūtīgi visādu tehniku, visādus sīkumiņus. Protams, šeit arī ir direktboks un tam līdzīgas lietas. Kas ir pilnīgi kā jaunās, tik šodien lietojuši pirmo reizi. Un, protams, divas brīnišķīgas atvilknes. Vienu mēs izmantojam šito, mēs esam izpakojuši. Vienā mēs liekam visus vadus, XLR, jack vadus, visus, kas ir skaistīts ar skaņu un DMX. Un attiecīgi otrā mēs liekam visu, kas ir saistīts ar elektrību, visi pagarinātāji un visi, kas saka, šo arī vēl neesam izlasījuši, tāpēc neesam izmantojuši. Kastes ļoti brīnišķīgi aizslēdzas. Tas nozīmē, ka nejauši nekādā gadījumā neatvērsies. Kas ir viena forša lieta? Un rādu. Kas mūsu prātus ir nodarbinājusi, kā saka, kādiem. Ko darīt pēc brīvā, kā skaņa inženieri? Protams, ka sēdēt kā karabiņi, tronī, pie forša galdiņa, pie laptopā, kaut ko padarīt. Tā kā, mīļie muzikanti, draugi, kolēģi, pasākumu vadītājiem vajag foršu vietu, kur visu glabāt, un tikpat ērti visu vest. Un, kā redzam, nu, nav jābūt baigiem meistaram, lai to visu liktu kopā. Uz riepu viss viegli vadāms. Un vilku šeit augšā, ko skatu uz trepēm. Perfekti, viss uzvalkās ideāli augšā. Šo mēs varam novākt. Nu, perfekts DJ galds. Jums neliela konsole, šeit varat DJ. Vēl viena brīnišķīga lieta, ar kuru dalīšos. Tā, šis ir viens. Vēl viena fantastiska brīnišķīga lieta, ko mēs šodien dabūjām arī no Otensten. Ne jau šodien, bet dabūjām no Otensten. Tas ir šīs brīnišķīgais galds. Arī, kā redzam, tas ir, protams, darba galds, bet priekš mums tas arī ir darba galds. Redzēs, viss salikta gaismu pults, digitālās pults vadība, dators, gaismu vadība, visādi vadiņi. Un kas priekš mums pašiem atklājums ļoti brīnišķīgi. Šīs brīnišķīgās atveres, kas ir, es nezinu, kam ir domāts meistariem, bet mums viņas perfekti der, lai izlaistu vadus un visu perfekti saliktu un sakārtot. Tā kā 143 kg izturot šis galdiņš, mēs vēl neesam mēģinājuši. Es tik daudz nesvaru, bet ja nu gadījumā uzdevās visu uzņemt, noteikti pārbaudīsim. Tā kā brīnišķīgs galdiņš, pēc tam parādīsim, arī ļoti vienkārši saliekas un ļoti nav lielāks kā šī virsmiņa. Tā kā ļoti arī kompakts un viegli iebāžams mūsu busņā, kur jau tā viss ir pārbāsts. Tā kā, mīļie draugi, jums vajag foršas lietas, Otensten meklējiet. Tas, kas ir meistariem, dar ir muzikantiem un pasākumu vadītājiem. Sinam dzīvi, sinam kopā!